Labrīt, 10. februāra rītā. Kā jūs redzat, ārā ziema vēl pilnā spēkā turās. Un ir sākušās olimpiskās spēles Milānā, Cortinā. Un varbūt tāpēc mēs arī šoreiz izvēlējāmies, ka mūsu preskonferences mēs sākam ar sportu, kurā pirmā ziņa būtu saistībā tieši ar šīm olimpiskajām spēlēm. Un tāpēc es vārdu vēlētos dot mūsu, ja tā var teikt, sporta ministrei, sporta pārvaldes vadītājai Dainai Paipalai. Labrīt! Jā, tiešām ir sākušās olimpiskās spēles un visa pasaule seko līdzi mūsu sportistiem, ne tikai mūsu, bet visai pasaulē. Un mēs arī varam būt lepni, ka olimpiešu vidū ir ventspilnieki. Protams, kā startēt olimpiskajās spēlēs, ir katra sportista sapnis iekarot augstākās virsotnes un sasniegt visaugstākos rezultātus. Bet tas prasa arī 4 gadu ilgu mērķtiecīgu darbu. Un, kā jau minēju, mūsu 4 sportisti visu šo 4 gadu ciklu ir izturējuši godam un izcīnījuši iespējas startēt olimpiskajās spēlēs. Nu, kā pirmais šodien jau startēs Roberts Krūsbergs 1000 metru priekšskrējienā. Robertam līdzi ir arī treneris, mūsu Kārlis Krūsbergs, kas noteikti atbalstīs Robertu. Mēs ceram, ka jau fināla skrējienu, kad būs 12. februārī, mēs redzēsim Robertu. Vienlaikus arī 12. februārī mūsu ventspilnieki startēs Latvijas izlases komandas sastāvā hokejā, tiksies ar ASV komandu, arī viņiem novēlēsim veiksmi, bet bobsleisti startus uzsāks 16. februārī ar divnieku ekipāžām, kur Jēkabs ir, protams, pilots, un arī no 21. līdz 22. februārim būs starti 4 ekipāžām. Tā kā es aicinu visus ventspilniekus ar labām domām, sūtīt arī informāciju mūsu sportistiem un sportisku veiksmi, jo bez veiksmes, kā jau mēs esam redzējuši, sportā neiztikt. Protams, arī ļoti labā fiziskā sagatavotība ir pamats sekmīgiem rezultātiem. Bet es vēlreiz vēlu visiem sportistiem, ne tikai ventspilniekiem, sasniegt visaugstākos rezultātus, iztikt bez traumām un lai viss izdodās. Varbūt es Dainis papildinu, tiešām es aicinu sekot līdz šai informācijai, jo Daini jau nosauc tikai dažus pirmos startus, tur ir tālākie, protams, jāseko līdz, kā jau ir ceturtdaļa fināls, pusfināls ir Karšortekā, jo informācija gan ir Ventspils portālā, gan arī Ventspils, un arī zinu, ka laikrakstā Ventspils ir ielikt informācija, tā kā sekojam līdz aktuāli, reiz ir apsveikt Ventspils, kur atzīmēja svētdienu 105. dzimšanas dienu, tā kā sekojam līdzi informācijai un, protams, sekojam līdzi atbalstam mūsu 4 sportistus un treneri Kārli. Nu, tā otrā labā ziņa, ko es vēlētos pateikt sportām, kā ir pieņemts pašvaldības budžets, un līdz ar arī to sporta nozarē ir apstiprināts šis budžets. Es gribu pateikt paldies visiem domas deputātiem, kuri atbalstīja šī budžeta pieņemšanu, īpaši, kas attiecās uz iniciatīvu budžetu, jo tas ir iedzīvotāju vēlmes. Un, diemžēl, arī 2 deputāti neatbalstīja, bet es domāju, ka viņi ieklausīsies un sekos līdz sporta sasniegumiem un turpmāk noteikti atbalstīs arī sportistus. Nu, sporta nozarei budžets ir plānots 4 miljonu apmērā. Manuprāt, tas tiešām ir ieguldījums, lai ventspilnieki ikdienā varētu nodarboties ar daudzpusīgām sportošanas iespējām, piedalīties pasākumos. Budžets ir paredzēts arī sporta infrastruktūras attīstībai un, protams, tās pieejai visiem ventspilniekiem. Tā es esmu te uz slaidiem, jūs redzat, ka ir galvenie virzieni, kam tad ir finansējums piešķirts. Un pirmo es gribētu runāt par finansējumu bērnu un jauniešu sportam. Tas būs nākamajā slaidā.
kur ir paredzēts tātad finansējums 22 sporta klubiem, kuros ir iesaistīti 1700 jauniešu. Un jāsaka, ka šis pašvaldības atbalsts sporta klubiem ir ļoti nozīmīgs. Tas dod iespēju jauniešiem nodarboties šeit Ventspilī ar izvēlēto sporta veidu, kā arī ir zināms atbalsts ģimenēm, kam ir mazāk jātērē finanšu līdzekļi. Jāsaka, ka šī dotācija ir paredzēta arī Ventspils augstskolas studentiem un Ventspils tehnikuma audzēkņiem. Tā kā salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir viens jauns sporta klubs nācis klāt. Tas ir volejbola klubs, Zviedram Team klubs. Tātad ir jau 22 sporta klubi, un mēs jau ar Guntu Blumbergu tikamies ar jaunu sporta klubu florbolā, kas ir nodibināts šā gada janvāra sākumā. Tā kā arī jau bija lūgums pašvaldībai palīdzēt šim florbola klubam, ko mēs arī izskatīsim, lai nodrošinātu atbilstošus apstākļus treniņu procesam, proti iegādājoties florbola apmalis. Tā kā. Un otrs lielākais bloks ir pasākumi. Mēs turpināsim plānot tādus pasākumi, kuri dod iespēju pašiem ventspilniekiem piedalīties daudzpusīgās sporta aktivitātēs, kā velobrauciens, skrējiens, seriāla nūjošana, orientēšanās. Un būs arī tādi pasākumi, kur protams, ventspilnieki varēs piedalīties kā skatītāji, vērot nozīmīgas sacensības, ko rīkojam kopā ar mūsu klubiem un arī Latvijas sporta federācijām. Līdzās tradicionālajiem sacensībām, kā mēs šeit redzam, geto games, pusmaratonam, dažādiem cīņas sporta veidiem, būs arī vairāki jauni pasākumi. Kā piemēram pamtrak, velosacensības, disku golfam, un kā jau minēju, nāk iekšā arī vairākas sporta federācijas, kuras ir izvēlējušies Ventspilu par savu sacensību norisi. Ar pašvaldības atbalstu, protams, būs iespēja arī bez maksas piedalīties pilsētu čempionātos. Tas ir basketbols, volejbols, futbols, hokejs un arī tenis. Šobrīd tik notiek sacensības basketbolām, bet mums jau ir tādas ļoti labas iestrādes, kur ir aktīvisti, kuri uzņemās organizēt šos pilsētas čempionātus. Un tā kā es aicinu pievienoties, veidot jaunas komandas un pievienoties šīm sacensībām. Protams, ventspilniekiem, kā jau tas ir ierasts, ir iespēja izmantot arī mūsu pilsētas sporta bāzes bez maksas. Tas būs jaunais stadions, kad būs atklāts pēc rekonstrukcijas. Protams, arī futbola laukumi un neskaitāmi brīvpieejas sporta laukumi, kas ventspilniekiem ir tiešām ļoti, ļoti daudz pieejami. Šobrīd esam jau izsludinājuši sporta projektu konkursu, kurā ventspilnieki var iesniegt pieteikumus līdz 22. februārim un saņemt līdzfinansējumu, lai varētu īstenot savas idejas sporta jomā. Mēs ļoti priecājamies par šiem projektu pieteikumiem, jo iepriekšējā gadā bija 37 pieteikumi, lai atbalstījām mēs 33 vai 34 jau. Tā kā paldies visiem ventspilniekiem par aktivitāti un gaidīsim atkal jaunas idejas, iesniedzot sporta projektu pieteikumus. Kā vienmēr ventspilnieki lepojās ar saviem izcilniekiem, jo ir īpaša programma augstas klases sportistu atbalstam. Šogad mēs atbalstīsim vairāk kā 20 Ventspils izcilākos sportistus, un arī viņiem es vēlu tikpat labus sasniegumus šajā jaunajā sezonā. Tāpatās kā iepriekšējā gadā turpināsies arī Eiropas Savienības projekts sporta nozarēm, un šeit mēs piedāvāsim daudzpusīgas sporta aktivitātes visām iedzīvotāju grupām,
bet tādas īpašas vairāk atbalsts būs tieši jaunākā vecuma bērniem un arī senioriem, kuriem ir iespēja izmantot pilsētas peldbaseinu, tāpat arī nūjošanas, piedalīties pasākumos, nodarbībās un arī vingrošanā. Tā kā šīs aktivitātes ir ļoti vajadzīgas, un es vēlreiz atkārtošos, ka tās visas ir pieejamas senioriem bez maksas. Un arī jaunākā vecuma bērniem, ko gan izglītības pārvalde kūrē, tā ir peldēt apmācība jaunākā vecuma bērniem. Tā kā šis projekts, manuprāt, ir ļoti nozīmīgs, kas dod iespēju cilvēkiem izmantot sporta bāzes bez maksas. Pēc vairāk gadu pārtraukuma ir arī atgriezusies Latvijas jaunatnes olimpiāde, kura šogad notiks Valmierā no 18. līdz 20. jūnijam, un Ventspils komanda arī tiek gatavota uz šo nozīmīgāko sporta fórumu. Kopā sporta klubi un sporta skolas Spars būs apmēram tuvu pie 100 cilvēku delegācija, kur dosies uz Valmieru. Vienlaikus, tā kā šeit uz slaidiem ir parādījies atkal par sporta projektu konkursu, tad es redzu, ka ir apmēram 16 400 eiro paredzēts šiem projektiem, ka vēlreiz uzrunāju visus interesantus, rakstiet un iesniedziet projektu pieteikumus. Protams, finansējums ir paredzēts arī sporta infrastruktūrai. Šeit būtiskākais ieguldījums būs Olimpiskā centra stadiona skrejceļa rekonstrukcijas darbiem, kurus plānojam pabeigt šā gada augusta mēnesī. Vēl otrs tāds nozīmīgākais darbs būs ģērbtuvu ierīkošana pie Katoļu ielā futbola stadionā, tā būtiski uzlabojot apstākļus jaunajiem futbolistiem. Vēl tā beigās noteikti mums ir arī nozīmīgākās sacensības, kā jau teicu, tās ir Olimpiskās spēles, tie būs pasaules čempionāti, kuros piedalīsies mūsu sportisti, gan svarcēlāji, gan BMX freestyle pārstāvji, un tas būtu viss apmēram par mūsu sporta nozares budžetu. Tā kā vēlreiz paldies pašvaldībai par atbalstu sportam. Varbūt Gudis noteikti man papildinās. Jā, mums vienmēr ir tiešām, kā jau Daina teica, mēs pagājušā nedēļā 2 dienas skatījām mūsu pašvaldības budžetu. Un, protams, pēdējos gados izvēršos diskusija vienmēr par šo Dainas pieminēto iedzīvotāju iniciatīvas budžetu. Arī šī reize nebija izņēmums. Kopumā šoreiz mēs skatījām jautājumu kopā, kurš iniciatīvas budžetā ir apmēram summa 3 miljoni, kurā ir 95 pozīcijas. Ja mēs tieši par sportu, kā Daina minēja, tas ir 22 klubi. Viņi vienkārši katrs rudenī iesniedz, katrs klubs iesniedz savu iesniegumu, kurā viņi raksta par tieši olimpisko cerību, kāda viņiem ir bijis rezultāti 25. gadā, kāda viņa nepieciešamo pašvaldības dotācija bērnu jauniešu futbola nodarbības sacensībām sadalīs pa grupējumiem. Daina pieminēja, pat tas arī volejbola klubs Zviedrāns Team Ventspils, kas jauns dibināts ir. Viņi uzrāda. Un tad viņš tiek skatīts sporta komisijā, kur mēs esam, un pēc tam arī budžeta komisijā. Un tāds jautājums aiziet uz domas sēdi. Kā jau Daina minēja, 2 deputāti neatbalstīja šo iniciatīvas budžetu. Viens no galvenajiem argumentiem viņiem ir, ka tas būtu jāparedz pašvaldības budžetā kopā iekšā, bet viņi jau arī neatbalsta pašvaldības budžetu. Tad iznāk, ka lietas, kur tu gribi viņus iekšā, viņi netiek atbalstīti. Un es domāju, tas ir ļoti svarīgi, jo, piemēram, ja mēs tā uzreiz paskatāmies hokejs, hokejs ir savā sezonas vidū cits, tāpat basketbols ir klāt. Un jūs iedomājaties situāciju, ja viņi ir sākuši 25. gada, 26. gada sezonu un netiek piešķirts šis pašvaldības finansējums, tad rodas diezgan liels grūtības.
Tā kā šie iesniegumi no 22 klubiem tiek saņemti domē, viņi tiek vīzēti, izskatīti, kā es teicu, sporta komisijā, attiecīgā nozares un pēc tam budžeta komisijā, tad es, kā jau domas sēdē teicu, es lūgšu Dainis Paipals arī sagatavot, protams, atbildi visiem klubiem, jo iesniegums, kā viņš ir skatīts attiecīgā, kāda arī lēmumi ir pieņemti. Kā jau pieminēju, nāk mums jauns sacensības klāt, jo mēs atceramies pagājušajā gadā, mēs aprīlī, man liekas, atklājām šo veloparku Reņģdārzā. Ir jauns sacensības, jārīko sacensības, ja viņas ir, protams, jo sacensībās jau tikai pārbauda. Tas tomēr izliek tādu adrenalīnu, gatavoties, tas ir jauns objekts mums. Pieminēja to, ko mēs darām, tātad šobrīd skrejceļš, Nacionālā sporta bāzē. Diemžēl valsts finansējums ir grūti šobrīd, netiek saņemts arī ne no Latvijas Olimpiskās komitejas, kurai 48% apmēram pieder Olimpiskā centrā Ventspils. Viss šis finansējums tiek uzkrauts uz pašvaldības pleciem. Futbola ģērbtuves Katoļielā 40, kā jau Daina minēja, tas ir, mēs paldies Futbola federācijai, kur piešķīra segumu jaunu, pašvaldība piešķīra finansējumu Olimpiskam centram un atbilstoši apgaismojums sakārtots ir. Ir palikuši šīs ģērbtuves, kuras mēs vasarā pabeigsim. Protams, arī kaut kāds darbs notiek ar tribīnēm. Tā kā viss turpinās sportam, es domāju, ka mēs tiešām ļoti nopietni finansējumu piešķir. Man ir prieks, ka aktīvi klubi piedalās šajā sporta konkursā. Katru gadu ir apmēram vismaz 16, 18, cik mēs izskatām projekts atbalstam. Ir prieks, ka arī mēs tiešām, kā Daina minēja, satikāmies ar Vido Grīnbergu un kolēģi viņu par florbolu klubu jauno. Viņi patreiz nodarbojas Pārmentā, sporta namā. Šobrīd viņi tur ir saproti pieaugušie, bet Vido jau teica, ka interesējas arī jau jaunieši un arī sievietes ir, meitenes jau sāk interesēties, redzēsim, kas tur notiks, bet man pašam, piemēram, tas florbols ļoti vienmēr ir paticis, tāds, man liekas, ļoti demokrātisks portrets un interesants, ir dinamisks. Prieks tiešām, ka meitenes mums ir aktīvas sportā, sievietes, es zinu, ka futbolā spēlē pie dažādiem vecumiem kopā. Es biju aizgājis apskatīties arī hokeju, kā mūsu meitenes spēlēja. Man pēc tam paskaidroja, tur tā Ketlīna 25. numuru, kur gan 13 gadu, bet man liekas, ka viņi rādi ļoti atzīstami. Bet man teica, ka viņi laikam no 5 gadu vecuma jau trenējas kopā puišiem. Tā kā man ir prieks, ka arī meitenes nav tikai līdzjutēji, bet aktīvas sportotājs. Un pēdējie, mēs varam pateikt, kādi mums arī aktuālākie bijuši tagad ir tieši notikumi. Pat tas sestdien, svētdien mūsu basketbola klubs aizvada izbraukumu spēles Igaunijā, tieši Latvijas-Igaunijas basketbola līgā. Laikam jau tomēr ļoti, nevis laikam, bet mēs zinām, ka ļoti nozīmīgs ir mūsu Šeltons viesspēlētājs. Viņš šoreiz netika līdzi. Bija kaut kādas problēmas ar veselību zināmas tur ir. Redziet, pret pirmo komandu mēs sestdien pret Keilu, mēs beigās izrāvām uzvaru 84-80 pret Keila KK, bet pret Vimsī komandu mēs diemžēl galvotnē zaudējām ar 81-83. Aktuāls ir basketbols, tagad mums būs paredzēts 21. februārī ir Užavas kausa fināls pie mums Ventspilī notiek, tā kā aicinu apmeklēt ir. Ventspilnieki ir izcīnījuši tiesības startēt finālā. Un šo piekdienu arī aicinu uz Olimpiskā centra basketbola halli, jo 18:30 mēs tiekamies ar vienu pēdējos gados, es domāju, visos gados. Spēcīgāko. Jāsaka, spēcīgāko pretinieku ar VF Rīga komandu. Par pāriem varbūt Daina var pateikt, kas tur ir. Vēl man prieks arī ir par svarcēlājiem, kur ļoti veiksmīgi ir startējuši Vācijā, Bundeslīgas sacensībās, kur arī Ritvars un Armands Mežinskis izcīnīja godalgotās vietas. Tāpat prieks ir arī par
sportskolas Spars jaunajiem vieglatlētiem, kuri aizvadītajās brīvdienās startēja Latvijas čempionātā Valmierā U20, U23, sasniedzot izcils rezultātus. Un prieks, kā atkal godalgotās vietās ir mūsu Brenda Džiljāna Apsīte, kur izcīnīja uzvaru trīsolēkšanā, rezultātu 13-25 un sudraba medaļu tālēkšanā 5-87. Bet arī vēl viens sporta skolas Spars audzēknis Tomas Rudītis ir kļuvis par Latvijas čempionu trīsolēkšanā, uzstādot savu personisko rekordu 14,85, kā arī izcīnīja sudraba medaļu tālēkšanā ar 6,69. Tas ir U23 grupā. Tā kā es gribu teikt paldies visiem sportistiem, kur piedalījās čempionātā, un, protams, arī treneriem par sagatavošanu un vecākiem par atbalstu. Un tāpat ārā ir ļoti labs laiks aicināt visus būt aktīviem, pašiem nodarboties, jo mēdz sacīt, ka tur, kur ir kustība, tur ir dzīvība, un noteikti šīs aktivitātes īpaši ārā dos īpaši spēku un enerģiju mums šajā, nevisai siltajā laikā. Nu jā, kā jau Daina teica, mēs šobrīd aktuālākā tēma mums ir Ziemas olimpiskās spēles, bet vienlaicīgi, ja mēs skatāmies arī jau domājam par Losandželos 2028, vienkārši, lai tāds interesants fakts, ka mūsu Artūrs Plēsnieks pagājušajā gadā viņam bija trauma, viņš neuzrādīja rezultātus, tāpēc nevarēja. Bet ja tu skaties uz sportistu šajā olimpiskajā ciklā 4 gados, tad skaidrs, ka ir jāskatās arī, tā kā es teicu, 4 gadus priekš. Latvijas Olimpiskā vienībā finansējums Artūram netika piešķirts, jo nav rezultātu, pa ko piešķirti. Mēs gan diskutējām ar prezidentu Laznikungu, jo es teicu, ka mēs tomēr skatāmies, jo sportistam trauma, bet tāpēc jau jāskatās uz priekšu. Mēs nesen skatījāmies gan sporta komisijā, gan budžeta komisijā, piešķīrām Artūram vēl finansējumu, lai viņš šogad var sagatavoties. Rudenī bija oktobrī vai novembrī pasaules čempionāts. Protams, jāpaskatās, jo treneri gan Eduards Andruškevičs mums saka, ka viņš ir ļoti spēcīgā formā, ļoti spēcīgs tieši tiek lietot tie vārdi, tāpēc ir tāds, var teikt, tāds pārbauds šīs pasaules čempionāts, un tad paskatāmies. Bet, lai tik līdz pasaules čempionātiem nepieciešams finansējums. Mēs skatāmies to, domājam, jo es domāju, ka Artūrs Plēsnieks ar savu attieksmi pret sportu pārstāvot Ventspili šos ilgos gadus, un viņš arī strādā kā treneris, piedalās ar tiem, un Artūrs man plāno arī turpmāko savu sportistu, to, var teikt, karjeru turpināt Ventspilī kā treneris. Es domāju, ka tas ir svarīgi viņu atbalstīt. Tā kā mums sporta komisijā vienmēr te jautājumi ir dinamiski daudz, jo sporta veidi, kā jau Daina teica, kādreiz mēs skaitījām, Ventspilī bija pie 40 sporta veidiem. Ļoti dažādi, daudz sporta veidi ir. Ventspilnieki ir ļoti aktīvi. Sporta zāles infrastruktūra ir aizņemta. Un mēs skatāmies, jo, protams, vienmēr jābūt ļoti svarīgi, ka varētu pa dienu izmantot arī pēc iespējas vairāk šīs sporta zāles. Bet tas ir tāds diezgan rītstundās. Hokejs man liekas sāk jau 6 jau slidot, jau cikos visi aizņemts. Ir, protams, šīs pīķstundas, kas ir pēc darba, tas ir arī. Mēs diskutējam par baseinu, arī pat tas vēl diskutējām, vēl arī tur. Jācenšas ir, bet man ir prieks, ka ventspilnieki ir tiešām aktīvi. Ne tikai, kā saka, līdzjutēji un nedod Dievs tikai pie televizora, bet iet arī uz sporta arēnām un paši galvenais, ka piedalās ir. Tā kā pašvaldība centīsies vienmēr atbalstīt, nesen man Jānis Vītoliņš no priekšstādājs teica, ka viņam bijuši tās sarunas ar citiem pašvaldību vadītājiem un ka Ventspils, mēs izceļamies ar šo piešķirto finansējumu sportam, un es domāju, ka to ventspilnieki pelnījuši ir. Un mēs arī turpmāk skatīsimies, lai pēc iespējas ventspilnieki var nodarboties ar dažādiem sporta veidiem, jo, kā jau Daina teica, mums jau pat arī infrastruktūra. Mēs zinām, ka mums ir pārpa 73 km veloceliņi. Veloceliņi ļoti dažādi. Var braukt pa pilsētas centru, pārbaudīt un apskatīties, var braukt līdz Būšnieka ezeram apkārt un tā tālāk var. Mums ir parki, kur skriet trenažieri. Man būs pirmā ziņa, ka tagad, piemēram, kad jau šobrīd janvārī notiek ikgadēja obligātā bērnu rotaļlaukuma un ārtrenažieru drošības pārbaude notiek, lai pēc tam sagatavoties sezonai, ka viņi sākas, ja tur vajadzīgi novērsti tie trūkumi ir.
Tāpēc Ventspilniekiem ir, man liekas, visi iespēja būt aktīviem, pašiem vajag tikai saņemties, un pašvaldību mēs centīsimies pēc iespējas visus atbalstīt. Mēs esam veikuši arī tādu nelielu pētījumu, kā tad ir Ventspilnieki iesaistījušies fiziskās aktivitātēs. Un jāsaka, ka salīdzinot ar valsts vidējo līmeni, Ventspilnieki ir ļoti lieli malači. Vidēji apmēram 24–25% nodarbojas, protams, tas ir ieskaitīts arī skolēni, kur nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, bet, kā mēs redzam, valstī vidējais tas ir 19%. Tā kā vēl aicinu būt aktīviem un vēl izmantojot iespēju, šodien es vēlos arī pateikt ļoti lielu paldies tieši sporta klubiem, kuri Ventspilī ir ļoti, ļoti aktīvi, darbojoties nevis apmācot jauniešus, bet ļoti aktīvi iesaistoties arī pilsētas sporta dzīvē. Tā kā liels paldies. Un tāds īpašs piemērs ir Ainārs Soks, kurš ar savu iniciatīvu ir izveidojis Pārventā iekštelpu pludmales volejbola zāli. Tiešām liels paldies par to. Un arī vecākiem, kuri atbalsta bērnus, jo tas sports tomēr ir tas, kas mums dod to spēku un enerģiju visā savā dzīvē. Un galvenais arī veselība. Jā, pareizi Daina atgādinājas arī, pirms jau mums jau viena diskusija arī bija domasēdē par mototrasu. Mēs esam viņu 2019. gadā mēs viņu skatījāmies, mēs viņu esam arī pēc tam vairāk kārt skatījušies, un kopā pilsētas attīstības komisijai nolems, ka pilsētā, diemžēl, tāda vieta, kur ierīkot mototrasi, neredzam. Un faktiski mēs arī tagad nesen, pat kad bija šis sporta pasākums, mēs vēl pārrunājām ar federācijas prezidentu Mārtiņu Lazdovski, tās trases jau ir ļoti dažādas. Viņas ir gan pēc seguma, tur var runāt par smiltīm vai kāds. Viņas ir, vai tās ir domāts ar blaksvāģiem vai individuāls runāt. Un tāpēc saku pareizi, Daina pieminēja, Ainārs Soks, viņš ir pilnīgs fanātiķis, viņš beidz pats ar moto braukt, un tad viņš pieslēdzās pludmales volejbolam. Man liekas, ka 16. gadā, kad mēs sākām strādāt pie pludmales volejbola stadiona pludmalē, kas ir. Un tagad viņš tiešām mums ir izprojektēts, ir Valdemāra 12. tā baltā silikāta ķieģeļa, kas ir pie tur, kur mēs redzam, kas ir palikusi tāda padomu laika elements. Bet finansējums tam ir nepieciešams. Tur ir gan 2 iekštelpu volejbola laukumi atbilstoši visām prasībām, un ir arī iekštelpu skateparks ir. Bet finansējums ir aptuveni 4 miljoni, tā kā jāmeklē šis finansējums, bet, kā jau es teicu, šobrīd ir diezgan problemātiski no valsts piesaistīt finansējumu sporta infrastruktūrai. Ainārs Malacs, kā viņš man teica, es saprotu, ka Jūris Liepainieks bija ieteicis apskatīties. Man viņš ir Ostas kultūras nams ir palicis. Dzinta ielā 38. Es dziedāju kādreiz pats dziesmu kamanās, Ventspilī bija tāda pasākuma. Un tiešām to zāli, un Ainārs griezās pie mums, un mēs kopā ar Mārbožu, arhitektūra pilsētu būvniecības nodaļas vadītāju, izskatījām, kopā ar Aināru skatījām, kā viņš labāk var noslēgt līgumu, kāds nepieciešamās pārbaudas veikt, lai šī telpa būtu pārliecība, ka viņa ir droša. Viņa tur atsevišķi, un Ainārs ir malacis, tāpēc es domāju, arī mēs novērtējām, viņš saņēma balvu kā paraugs sportā, pat, jo tas jau nav tikai paraugs sportā, viņš ir paraugs dzīvē, ka viņš nevis sēž, bet viņš meklē, nāk, tur kopā vēl ļoti daudz darbs ir ieguldīts, jāsaka paldies tur cilvēkiem, kas palīdzēja šo sakārtot, un kaut kad jau es Dainu ceru, ka mēs arī aizbrauksim vismaz apskatīties. Varbūt uzspēlēt arī. To tenisu jau varbūt var mēģināt. Tāpēc vienkārši saku par to mototrasu, redziet, tur izskan, cilvēkiem ir jānāk, varbūt, ka paši var piedāvāt un skatīties iniciatīvu. Es neteikšu, ka nav nākuši, un šobrīd mēs tiešām strādājam pie vienas trases, bet tur ir bišķiņa parādījies jautājums, kas jāsaprot ir, jo tur iet pāri augstsprieguma līniju, un tad sākas šīs aizsargjoslas. Tagad mēs pie tā jautājuma strādājam, lai nav tā, ka tu kaut ko uztaisi, un pēc tam izrādās, ka tur nevar notikt. Kamēr tu brīvā dabā pats tur darbojies, tas ir iespējams, bet tad, kad sākas sacensības vai kaut kāds oficiālās, jau tad, kad nenāk tas, tā kā mēs pie tā jautājuma strādājam, bet es arī aicinu būt pašiem tiem, kas virs šo ideju, nevis tā pateikt, pat mums vajag mototrasu. Vajag, es saprotu. Florbolisti atnāca, viņi paši nodibinājuši, viņi jau spēlē vairāk, jau malači, jau startējuši turnīrā, jau uzvaras tur bija cīnījuši, mēs pārunājam.
viņiem ir svarīgs, lai vispār viss atbilst šie bortiņi ir. Mēs esam iesnieguši, tagad noteikti skatīsim jautājumu, attiecīgi es novīzēju viņu. Vakar, man liekas, bija iesniegums no Dainas, bija uzrakstīts pēc šīs sarunas. Skatīsim komisijā, un es ceru, ka kolēģi atbalstīs, lai varētu notikties. Esmu runājis jau ar federācijas prezidentu jau, bet es vēl par to, ka arī federācija centīsies atbalstīt, un tas būs jauns sporta veids. Es domāju, ka jauns, es zinu, ka viņš kaut kāds gadus jau atpakaļ bija tāds iedīglīšs. Jo redz, viss šajos sporta veidos ir ļoti atkarīgs, ka viņi atbalsta cilvēki, kuri, kā es saku, labā nozīmē ir slimi, kur neskaita šo sporta veidu stundas, neskaita minūtes, neskaita finansējumu, iegūt bieži savus finanšu līdzekļus. Un tāds es varu minēt, piemēram, tenisā mēs zinām, ka Šteikārs Andris ir, piemēram, pludmales volejbols Soks ir. Motos un tādā tur tā kā vienmēr ir gaidīts, cilvēki vienmēr ir atraduši iespēju. Tikai pateicoties iniciatīvai, mēs esam nonākuši līdz diskgolfa parkam. Toreiz atnāca Matīs Kaņeps pie maniem ar šo rādīju, kā Skandināvija spēlē. Pēc tam mēs uz vietas bija šīs komunas, var teikt, organizētais Elvis Brauns, kas ir pārņemts. Tā kā aicina iedzīvotājs būt aktīviem un pašiem nākt kopā, jo mēs atradīsim pēc iespējas labāko variantu visam. Jā. Būt aktīviem, un Daina, es vienmēr abrīnoju, jo Daina Paipala, viņa ir vietnieks, ir Jānis Čerņāvskis, ir Līvita Zaķe, un tad ir grāmatvežas puslods. Jūs saprotiet, ka aiz tās vienmēr ar tādu humoru saka 3,5 cilvēki, vada visu šo sporta saimniecību. Kā mēs redzējām, visas šīs sacensības, sporta programmas, ko mēs atbalstam, sportistas Ventspils Olimpiskā vienībā, šos 22 klubus, jo viņai arī jāskatās, vai tās treniņi notiek, jāhospitē, kā tas svešvārds, jāpārbauda, jāskatās. Tāpēc jau mēs arī cenšamies apmeklēt sacensības, skatīties, ir izbraukumā, kur, jo tad, kad mums jālēmj par atbalstu tam klubam, te jau jāredz, kāda ir attieksme pret to, ka viņš sacē to. Nu, tā ir tāds dzīves veids, tā kā es arī gribu pateikt paldies Dainai par šo. Gads ir 2025. gada noslēdzies, un kā jūs mēs mēģinājām pastāstīt, 2026. gadā mums nav ne mazāk plānu. Jāsaka paldies Dainai, Jānim un Ivitai. Nu, un Kopā spēks. Kopā mēs esam spēks, jo tā sporta saimniecība, man vienmēr patīk, ka tas sporta pasākums notiek gada jubilejas, kad tu redz to filmiņu, tad tu saproti, ka tas viss ir noticis Ventspilī. Tas ir tāds, iespaidīgs. Tā kā aicinu arī nākošais gads būs pasākums sportam. Jā. 2026 veltīts, apmeklēt viņus. Nu, un, protams, šodien es skatījos, man liekas, Rīgas Viļņos 12 slēdzas tiešraidi, kurš var skatāmies šortreiku. 1000 metru Atbalstam Robertu, jā. Atbalstām Robertu viņu. Mēs sarakstījām, novēlēju Robertam un Kārlim sekmīgs starts. Viņi atbildēja, ka viņi jūtot Ventspilnieku atbalstu. Un kā viņi rakstīja, Kārlis varbūt netik populāram kā Ventspilnieku šortrekam, bet viņš teica paldies, ka arī mēs atbalstam sporta skolā šo sporta veidu, jo jūs jau zināt, šortekā tur ir vajadzīgs būt spēcīgai kompānijai. Bet, lai tu tiktu līdz tai spēcīgai kompānijai, tev ir jāiziet viss sagatavošanās process, kas notiek jau sporta skolās pārs. Jā. Paldies! Paldies! Paldies!